Mums kopumā ir viena kopēja motivācija. Katrai sava individuālā, protams, bet viena kopējā. Mums ir vairāki brāļi, un mēs gribējām viņiem parādīt, ka tas nav tik traki, ka viņiem nav no kā izvairīties. Jā. Un tad es vēl pieteicos, es visu laiku gribēju pamēģināt. Nekad nesaņēmos, un tagad, kad parādījās valsts aizsardzības dienests, tad es izdomāju, kas ir 11 mēneši. Jā. Man bija līdzīgi, es arī vienmēr gribēju pamēģināt, kā tas ir armijā vispār būt. Un tāpēc mēs izdomājām kopā pieteikties. Man vērtīgākais iegums no dienesta ir tieši disciplīna. Tas, ka nav opcijas sēdēt gultā no rīta, vaļāties, spēlēt telefonu, ir jāceļās un ir jādara. Un to arī ikdienas dzīvē var ļoti daudz izmantot. Mans lielākais ieteikums ir pieteikties vienkārši, tāpēc, ka ir grūti, un pirmie 3 mēneši ir grūtākie, un pēc tam jau principā parastā darba diena. Un es ieteiktu arī meitenēm nebaidīties un pieteikties un pamēģināt. Nav tik traki, sākumā būs trakāk, bet pēc tam jau ir vieglāk, tāpēc nav jābaidās, vienkārši piesakieties un dara.